Šis ir 5. 9:30 minūtes svētdienā, kā Alla šajā laikā. Čau, mamīt. Un čau, mamīt. Šodien man ir studijas viesis Laura Tīdriķa. Laura, labrīt. Labrīt. Laura ir atnākusi ar jauku mazu kolekciju ar mazām pudelītēm. Un tais pudelītēs slēpjas ziedu esencītes. Nu, kas tad īsti ir Baha ziedu terapija? Tas ir tas pirmais jautājums, vai to vispār var noformulēt vienā teikumā? Nu, ar komatiem noteikti var noformulēt. Baha ziedu terapija ir kā jāievēl kalpa, ar ko tad sākt. Varbūt tomēr sadalīšu tad daļās. Baha, tas nozīmē, ka šīs terapijas atklājējs ir angļu ārsts Edvards Bahs. Tas nav no Vācijas, kā mēs domājam, nav saistīts ar komponistiem, bet tas ir ārsts, angļu ārsts. Tātad viņa vārdā nosaukta terapija. Ziedu tas ir saistīts ar to, ka līdzekļi, kas šai terapijā tiek izmantot, tiek gatavot no ziediem. Un šeit es nezinu, vai tagad redz filmējot, bet es arī paņēmu līdzi, tā kā es zinu, ka pēc tam var skatīties arī YouTube to visu. Tā kā ir ziedi, no kuriem tiek pagatavoti līdzekļi, un tā kastītē, mazajā kastītē ir visi 38 līdzekļi, kuri tad noder tad, ja mēs jūtamies slikti, vai tad, kad mums domas nedomājas veselīgas, respektīvi līdzekļi mūsu iekšējai pašsajūtai, labai pašsajūtai. Un tā kā mēs zinām, ka no labas pašsajūtas ir atkarīgs īstenībā viss, tad tas ir mūsu veselībai. Sanāk, veselības pamats ir noskaņot sevis pozitīvu viļņu, varētu teikt. Jā, tā būtu, un tā kā dažkārt ārsts saprata, ka dažkārt pašam ar saviem spēkiem nepietiek. Piemēram, ja jūtamies noguruši, mums vienkārši nav resursi, lai mēs vēl tagad sevi kaut kā dabūtu uz tā pozitīvā viļņa, tad viņš atklāja dabā dažādus augus, kas palīdz dažādos gadījumos. Tad, kad mēs arī tam pašam nogurumam, kad mēs jūtamies pilnīgi izsmelti, kas drīz būs pavasarī, Latvijā tas vienmēr ir topā, kas ir olīvkoks, vienmēr, kad cilvēki ir pilnīgi noguruši, ka viņi vairs neko negrib gulēt kaut kur dienvidos pie saules, vai tad, kad mums ir prāts kļuvis neelastīgs, mēs domājam, lai notiek mana griba, vai notiek tā, kā es gribu, tā kā dažādiem gadījumiem. Arī olīvkoks ir tas, kurš saka, lai notiek mana griba? Nē, olīvkoks tiem, kas grib zvilnēt pie jūras, siltā saulē, kam liekas, ka baterijas tūlīt būs tukšas un vienkārši nav spēka vairs nekam. Bet tātad, tad, kad prāts ir ietiepīgs, kāda vēl ir tāda rakstura, tāda? Ja mēs esam tagad raidījumā Čau māmiņ, tad jau pa mamām droši vien vairāk. Jā, un arī par tiem pašiem mazākiem. Es saprotu, ka Baha ziedu terapiju var izmantot arī bērniem. Katrā ziņā Baha ziedu terapija, tā kā jāsaka mamām uzreiz tā ir viena lieta, kas var mamām noderēt. Jo bieži vien jau gribas palīdzēt sev, pirmkārt sev justies labi, ja mēs saprotam, ka no mammas pašsajūtas ir tik daudz atkarīgs ģimenē, arī tā paša mazā bērna pašsajūta, tad tā ir viena lieta, ko mamma var izmantot pati, tad šī terapija neprasa kāda cita cilvēka pateikšanu, tu drīksti vai nedrīksti. Šī terapija ir brīvi pieejama visiem, un tā Bahs vēlēja, lai tā būtu brīvi pieejama visiem, ikvienam, kas vēlas sev palīdzēt. Un, ja mēs par mamām, kas tad viņām noderēs? Tad par mamām, par mamām. Pirmais. Tāds viens ļoti populārs augs, kas, es parasti saku, mājās mucām jātur, protams, te nevajag mucas, bet vienu mazu pudelīti, tas ir cigoriņš. Cigoriņš ir augs, kura pozitīvā iedarbība, un te varbūt jāpastāst, ka katru to augu var iztēloties tā no divām pusēm. Viena puse, to mēs varam aprakstīt tad, kad mēs jūtamies labi un kad viss ir kārtībā, kad mēs dzīvojam saskaņā ar sevi, kad mēs varam redzēt, kad viss ir kārtībā. Un ar cigoriņu tas stāsts tāds, kad mēs vienkārši mīlam savus tuvākos tādi, kādi viņi ir. Es vienkārši mīlu, es varu veltīt viņiem savu laiku, es varu rūpēties no sirds, dot, un tas man sagādā gandarījums, vienkārši to izbaudu. Un tajā brīdī, kad kaut kas notiek, nezinu, tas pats nogurums var būt, parādās, tā kā zūd iekšējais līdzsvars, un tad mēs atkal varam redzēt, kā tas līdzsvars ir zudis. Respektīvi, mēs varam redzēt, ka tas augs varētu mums palīdzēt. Un tad vēl jāpasaka, ka mēs to varam redzēt dažādos līmeņos, gan to, kas notiek mūsu galvā, ko mēs sākam domāt. Mēs sākam bieži domāt, kas man par to būs? Kas man par to būs, kad es šitik daudz esmu devusi?
Tad mēs varam sajust tā kā atrast tajā līmenī, kā mēs jūtamies, un bieži, ja mēs sakam jūties slikti, mēs domājam, nu kā es jūtos slikti, jo man neviens nemīl, es tik daudz dodu, bet man neviens nedod apakaļ. Paliek sevi žēl. Sāk žēl palikt, sāk raudāt, dažkārt arī sāk sev apbalvot ar ēdienu. Nu, tā kā nevis sniegt to, ko man patiesi vajag, bet sāk tā kā manipulatīvi kaut kā ar sevi darboties un ar citiem darboties. Tā kā, ko mēs domājam, kā mēs jūtamies, ko mēs darām, nu, tad mēs sakam bieži kļūt neapmierināti ar citiem. Es aizēju tur, atnesu to, tad uz pieaugušumu, uz vīru parasti, tu man puķis neatnesi, laikam man nemīl nemaz, un bieži vien, tad, lai, nu, tā kā mēs nevaram pateikt arī, mēs sakam klusēt, apvainoties, uztvert personiski, par visu kaut ko raudāt, nevar pateikt, kā es jūtos, kaut ko sāku gaidīt, nesagaidu, nu tad arī tā balss ieskanas tā kā man pašreiz, ja? Nu tā kā tādos līmeņos un dažkārt arī ar augiem var arī ķermenī kaut ko just. Cigoriņam bieži kaut kur krūškurvīte, viņam tas sastājas, tas rūgtums par to, ka esmu devis, bet neesmu saņēmis. Un tad mēs gan maziņš cigoriņš varbūt, gan liels cigoriņš varbūt, nu tādās, es domāju, izpausmēs, kā stāvokļa izpausmēs. Tā kā man nav jābūt visam, lai man tas augsts varētu palīdzēt. Kaut vai drusku sevi žēlošanu par to, ka es taču vakariņas esmu sataisījis un neviens nenovērtē, stāvēja 3 stundas pie plīts. Vai atkal, teiksim, ar mazajiem bērniem, kad bērns prasa uzmanību, man vienkārši nav ko dot. Man labāk pat tā kā eju vārīt putru vai zupu, bet man tiešām vienkārši es nevaru pat 10 minūtes pasēdēt un paspēlēties. Tad ciguriņš nodara mammai. Nu, mēs uzreiz redzam tā smalki, sīk un smalki par vienu no ziediem, bet man šķiet tik daudz māmas ar šo varētu emociju tā kā sajusties uz tu. Iesim mazā muzikāla atkāpē un tad mazliet vēl vairāk par ziediem. 9:41 minūte. Čau, mamīt! Šodien mēs sarunājamies ar Lauru Tidriķi, un Laura mums stāsta par Baha ziedu terapiju. Redz, mēs pieskārāmies mazliet cigoriņam un tām jaunās māmas emocijām, kādas bieži vien, pat nevienmēr jaunās māmas, ne vienkārši māmas emocijām, kur bieži vien dod un ir nogurusi. Un tad, man liekas, nu, tāds klasisks kaut kāds posms mammas dzīvē, kad tu kļūst par mammu, var izdalīt. Pirmais droši vien ir tāds pēcdzemdību, tāda emocionalitāte un skumjas. Tur ir droši vien viens līdzeklis, tad vēlāk ir tāda izdegšana, tur droši vien kāds jau cits, vai ir tāda, tāda zelta recepte, tādi pirmie 3 līdzekļi, kas varētu nākt tālāk dažādos posmos. Nu, dažādos posmos jāskatās, tā kā pēc dzemdībām, tad mēs domājam kaut kā tādu posmu. Jā, mamma pat kļūst par, vai varbūt jau gaidībās vajag sevi nomierināt. Gaidībās arī jau var, jo šie ir līdzekļi, kas ir droši lietošanā. Tie tiek klasificēti kā pārtikas produkti, tāpēc tiešām tur nav ne blakus parādību nekā tāda slikta. Vienīgais, kas, to pat nevar nodēvēt par sliktu vai labu, vienīgais ir grūti varbūt atrast sev tos piemērotos līdzekļus, bet tur tikai treniņš ir vajadzīgs, tikai novērot, skatīties, lasīt un meklēt. Tā kā vienīgais, pēdiņās sliktais, tas, ka es varbūt neatrodu to līdzekli, kas man ir vajadzīgs. Varbūt vēl vienīgais, nosacīts sliktais varētu būt, ka tur laikam, lai to esenciju saglabātu, spēcīgi neliela alkohola deva klāt. Šīs esences koncentrāti tie ir konservēti brendijā. Bet tas nenozīmē, ka mēs lietojam brendiju, bet, piemēram, 2 pilieni uz glāzu ūdens tiek atšķaidīti un pagados, tā kā uz glāzu ūdens ir 2 pilieni brendiju, tur īstenībā nav nekā, ja? Un ja kādam liekas, ka pilnīgi nevar brendiju smažu, tad drusku smažu varbūt kā ābolu sulai, tad ir arī līdzekļi, kas ir graudiņu formā, kur nav no brendija nesmakas, teiksim tā. Tā kā arī gaidību laikā šis ir līdzeklis, kas palīdz noturēties līdzsvarā, lai kas arī notiktu, bet vienas receptes nebūs, jo visprecīzāk bakzieti darbojas, ja individuāli piemeklē. Tā kā tieši konkrētam cilvēkam, jo mēs esam tik dažādi, mēs nekādā, mēs varbūt izskatāmies līdzīgi kā cilvēki, bet tā pašsajūta tomēr ir individuāla. Vienmēr. Tomēr nevar teikt, ka ir tās kaut kādas pamatlietas, ar kurām saskarās, nezinu, teiksim, 3. dienā, kad bērns piedzims, visas mammas raudē. Noteikti, jā. Tad jau tādos posmos droši vien ir, bet to kaut kāds konkrēts līdzeklis, kas palīdz, vai ne? Jā, tā būtu zinepe šajā gadījumā, kas nodara gadījumos, kad māca skumjas bez iemesla. Kas var būt saistīts ar manu dzimšanu, ko es neatceros, jo, ja mēs skatāmies tagad, kāpēc šī augi tieši palīdz, kā tad Edvards Bahs to visu atklāja, tad, ja mēs skatāmies, kā tas augs aug, sinepes sēklas var gadiem gulēt zemē. Un viņas neliecina, ka tur būtu kaut kas
tā kā mūsos iekšā, kas varētu uzdīgt un izraisīt skumjas, un tad pēc dzimšanas tā 3. diena iespējams tā kā parauj tās sēklas simboliski uz augšu, tā kā iznāk tās skumjas par savu dzimšanu. Diez, kas tur ir bijis. Mūsu laikos mūs nesaprojām, kas ir ļoti skumjš notikums, vai ne? Tā kā sinepe palīdz šajos gadījumos, ka mēs nezinām, kāpēc mēs raudām, kāpēc ir tik skumji, ārā tāda zilgme, man uzreiz tā kā paliek arī skumji. Ir arī tādi noteikti līdzekļi. Bet tomēr tad jāskatās vairāk pēc kāda cilvēka rakstura? Bachs saka, tad viens ir, viņš kā ārsts, viņš saka, jāārstē cilvēka tiešām raksturs, pašsajūta, viņa prāta stāvoklis. Tā kā ir jāārstē pats cilvēks, nevis viņa slimība, nevis kaut kāda diagnoze. Tā kā jāstāsta tiešām viens, ja es zinu jau savu raksturu, tā kā es labi zinu, kā es rēģēju uz dažādām situācijām, piemēram, mammas, kas nāk gaida bērns, saka, vai es jau baidos, ka man būs tā kā pēc pirmā. Mums ir pētiķi mutīti, kas palīdz gadījumos, kad cilvēki māc konkrētas bailes, kad es baidos, kā es tikšu galā. Ja? Tā kā, un tas trešais, tagad teicu, domas, jūtas un darbība ļoti labi var piemeklēt līdzekļus, es klausos, ko es vienkārši pats runāju. Vai es klausos, ko citi runā. Tas dara pieaugušiem, maziem bērniem, tur mazliet citādāk, tur vairāk jāstāsta, ko viņš dara, bet ja es klausos, ko runāju, tad ļoti, ļoti precīzi var atrast šos līdzekļus. Bet tomēr pirmajā brīdī droši vien nemaz nekaitāt aiziet pie speciālista un uz pirmo tikšanos un saprast, kāds Bachs zieds tieši ar manis savienojas. Es palikšu pie tā, kā Bachs to domāja. Bachs to domāja, tas ir katram, un speciāls nav vajadzīgs. Viņš saka savā grāmatā, jūs izlasot šos aprakstus, ko viņš atstāja, jūs varēsiet bez pūlēm atrast sev vajadzīgos līdzekļus. Tā kā tas ir katram pašam, tas speciālists, es parasti saku, vairāk ir ekstra. Tajā gadījumā es tiešām nesaprotu, es lasu, man vajadzīgi visi 38 līdzekļi, es vienkārši nesaprotu, kas tas ir. Jā, ko darīt tādā situācijā? Ir arī tāda risinājums recepte, ir tāda lāčauza Bachzieda terapijā, un tad ņem lāčauzu, lieto vienu pašu, kamēr es saprotu, kuri līdzekļi man vajadzīgi, ar kurām emocijām man jāstrādā, jo lāčauza darbojas kā kompas, kas parāda gan dzīvē ceļu, kur man iet, kad es apmaldījies, ka es vairs nezinu, kas ir bieži starp citu, bieži mamām, kas sēž ar bērniem mājās, saka, tajā darbā es vairs neatgriezīšos, bet ko vispār darīt, es nezinu, un tad viņas atrodas, mēs teiktu, lāčauzas stāvoklī, postošajā, kad viņa ir pazaudējusi orientāciju savā dzīvē. Un tad lāčauza, tiešām jāsaka, bieži jaunām mamām ir ļoti noderīga. Jūs esat nelielā muzikālā atkāpē. Gribu atgādināt klausītāji, jūs varat noteikti piedalīties mūsu sarunā 20205500 vai Twitterī arī rakstiet @5 LV ar Lauru. Vēl sarunāsimies līdz 10:00. 9:51 minūte. Laura Tīdriķa šodien Čau Mammīt studijā, un šodien mēs runājam par Bachzieda terapiju, par to, ka Bachzieda terapija ir pavisam maiga terapija, kur noder gan vecākiem, jauniem vecākiem, gan arī maziem bērniņiem. Kā tad ir, ja es jūtu, ka mans zīdainis ir nemierīgs, vai es varu viņam tad Bachzieds vai labāk mammai pašai lietot un tad barot ar krūti? Var gan. Parasti pietiek tas, ja mamma ir mierīga, tā kā mamma pati lieto Bachziedus un tiešām, ja viņa baro, bet dažkārt, ja nebaro, tad var arī pašam bērniem dot, un noteikti jāstāsta no situācijas. Ja, piemēram, dzemdības ir bijušas grūtas, un no tā tas bērns arī ir nemierīgs, tad var dot arī bērnam, ka šai gadījumā būtu, varbūt tie, kas nezina, Bachziedi nesmaržo, tā nav aromaterapija, bet pamatā ir pudelīte, ko lieto iekšķīgi. Ja, tā kā pilina, 4 pilieni ir uz mēles, tā ir viena deva. Mazam zīdainim tikai apslacītu lūpas vai galvas kanāliņu, vai saules pinumu, vai pat pēdiņas, tādas vai alkoņu locītavas. Tā var mazam zīdainītim pie vannas var likt Bachziedus, tā kā arī viņam var palīdzēt. Jo mazais uzņem arī caur rādu to visu tāpat. Arī mēs lielie, vienkārši tas mazais ļoti jūtīgs, bet arī lielie var pievienot vannai, bet tas vairāk tāds vienreizējs pasākums, tomēr, lai tas postošais stāvoklis transformētos, ko tie augi palīdz izdarīt, tā kā atkal atgūt līdzsvaru un nokļūt tajā pozitīvā pusē, tomēr tā lietošana ir iekšķīga. Un ar Bachziediem tā efektivitāte slēpjas biežumā, jo biežāk, jo efektīvāk. Parasti tādā, teiksim, stāvoklis, kas ir, varbūt jau ilgstošāk ir pietiek, ja 4 reizes dienā lieto, bet, ja tas ir akūta, kā tikko bērns ir sasities, tikko kaut kas noticis, tad jo biežāk, jo efektīvāk. Un tas palīdz arī, ja bērns ir sasities? Protams. Fiziski taču Bachziedi nepalīdz pret sāpi, vai ne? Mums ir arī viens fizisks līdzeklis, jo tiešām
te nav fizisku lietu iekšā, bet ir krēms, kurā arī 5 ziedi, tā kā tiešām fizisku mēs liekam, ja mēs sasitamies to krēmu klājam virsū sasistai vietai. Vai tas būtu puns, vai tas būtu nobrāzums, nezinu, vakar meita skrēja sasita galvupuns, galvā līdz 5 ziedus iekšķīgi, ārīgi, un nepaiet minūte, kad bērns jau ir savācies. Tā kā diezgan veikli var atrisināt tādas ikdienas neveiklas situācijas, teiksim tā. Mums ir arī kāds zvanītājs, pacelsim klausuli. Labrīt, halo, labrīt. Labrīt. Labrīt, mēs jūs dzirdam? Vai drīzāk nedzirdam, jā. Nu, ja nu vēl kāds akūts jautājums, noteikti varat uzrakstīt īziņā 202-055 00. Un sanāk tā sāpe jau nepāriet ātrāk, bet ātrāk pāriet tas, kā tu uztver. Ne, arī sāp pāriet ātrāk, jo tas krēms lokāli aktivizē pašizvesaļošanās spēks tieši tajā vietā, tā kā ātrā palīdzība. Tas 5 ziedu formula, 5 ziedu krēms, ko Bachs atklāja, šo formulu atklāja Bachs un nodevēja par glābēju līdzekli, palīdz tiešām mazās un lielākās ārkārtas situācijās, tiešām glābi. Un krēms lokāli tajā vietā izsauc pašizvesaļošanās spēkus, un tajā notiek apasiņošana, tā kā, varētu runāt, saremontē to vietu, kas arī tiešām vērts izmēģināt, pēc tam nav pat zilumu, nav, vienkārši, jā. Faktiski varētu teikt, ka 5 ziedu līdzeklis ir tāds universālais glābējs, un arī situācijā, kad nezinu, kuru Bacha ziedu izvēlēties, tad jāņem 5 ziedu līdzekli. Nē, kad nezinu, kur izvēlēties, tad var to lāčauz. Kad es lasu un nezinu, kur. Protams, te uzreiz jautājums tiešām var apjukt. It kā no vienas puses Bachs saka, ir maz 38 līdzekļi, bet kad lasa, tas par mani, un to es arī pazīstu, tad es vienmēr saku visefektīvākais. Ja viens tāds, paskatos kartiņš, šis var būt par mani. Sākumā tā kā spēle var derēt, jo vienkārši tas, kas mums patīk, mēs uz to tā kā uzķeramies. Bet, ja nav strādāts ar emocijām, mēs redzēsim, ka mums derēs gandrīz viss no 38 līdzekļiem. Efektīvāk, es teicu, mēs apsēstos pateikt, kuras ir tās 3 lietas, ko es gribu mainīt savā dzīvē, kas man nepatīk. Uzliktās, uzrakstīt uz lapas 1, 2, 3 un tad lasīt un atrast, kur ir tie augi, kas palīdz šīs lietas no tām lietām atbrīvoties. Šīm pamatlietām, kas nākušas uzreiz prātā. Jā. Un kā ir, ja bieži vien liekas, ka tas zieds noteikti nav mans, tad var arī gadīties, ka tas kā reiz ir par mani. Jā. Katrā ziņā, jebkas, kas izsauc emocijas, viens, ļoti, ļoti par mani, bet tieši pretēji šis gan noteikti nekad nav par mani. Apkārt man gan ir tik daudz cilvēkam šo vajadzētu lietot, bet man tas nepiemīt ne mazākā mērā. Un tad ir skaidrs, ka tas ir ļoti par tevi, jo kā jau citos mēs... emocijas, jā. Jo Bachs arī saka tāda recepte, kā atrast sev piemērotos Bacha ziedus, viņš saka šādu recepti, atrodiet cilvēku, kas jūs kaitina, atrodiet viņam Bacha ziedus, jo otram atrast vienmēr var, kur nu vēl tādam, kas vienkārši, atrodiet viņam Bacha ziedus un tad lietojiet paši. Jo tās lietas, ko mēs citos redzam, kas mums nepatīk, kas kaitina, izraisa reakciju, ir tās, kā viņš saka, kļūdas, ar ko mēs paši netiekam galā. Un tāpēc pamanām uzreiz citos un ja. Un ar tām visgrūtāk sadzīvot, jo tās sevi rezonē. Tad mums pamazām jāapaļojas sarunas noslēgumam, bet tad vēlreiz tātad īsos vārdos, tā nav aromaterapija, tās nav arī zāļu tējas. Un tā nav homeopātija. Tad Bacha ziedu terapija ir pati par sevi. Tā ir atsevišķa terapija, un šajā terapijā pagatavotie līdzekļi tiek pagatavoti ar speciālām ārsta atklātajām metodēm. Šī ir pati par sevi terapija. Viņa neiet nekādā pakļautībā. Bet viņa izklausās dažkārt tik vienkārša, ka vai tā vienkāršība nerada bieži vien tādu neticības devu? Es to neticību nemēru, bet Bachs saka tā, visa atslēga slēpjas vienkāršībā. Ko ar šiem viediem vārdiem arī aicināšu jūs, klausītāji, ja jūs tas rezonē, tad painteresēties par Bacha ziediem vairāk varat. Kur? Tad pirmām kārtām, varat, protams, ienākt mūsu mājaslapā, kas ir Ziedu enerģija, ierakstīsiet Ziedu enerģija rītdien 8 gadu jubileju. Jūs varat arī, ja jums tādā laikā, kā šodien varbūt vēl skaists laiks, varat aiziet uz Farmācijas muzeju, kur līdz 16. maijam ir brīnišķīgi izstāde par Bacha ziediem. Jūs varat, protams, izlasīt kādu no grāmatām, ko uzņēmums šajā laikā ir izdevis. Cik sena vispār ir Bacha ziedu terapija? Latvijā vispār ārsts atklāja pagājušā gadsimta 30. gados, tā kā pēc 12 gadiem būs jau 100 gadi.
Latvijā no 98. gada, kad tos atveda homeopāti šeit. Es ar tiem darbojos jau gandrīz 10 gadus, kad gribēju turpināt Baha ideju, ka tā ir visiem, ne tikai ārstiem, bet arī pavisam parastiem cilvēkiem, kas grib palīdzēt sev un saviem tuvajiem. Vai tas ir tāds kā brīnuma līdzeklis, un citas zāles vairs nevajadzēs? Ļoti gribas brīnuma līdzekļi, bet tas brīnums slēpjas tajā, jo labāk mēs izprotam sevi un izzinām sevi, jo labāk mēs spējam paši palīdzēt sev. Un tas ir tas lielais brīnums. Wow, redz, kā es palīdzēju sev. Nu, ko novēlēsim klausītājiem, lai izdodas pašiem sev palīdzēt atklāt un izprast savas emocijas, un varbūt, varbūt kāds no Baha ziediem patiešām šajā ceļojumā palīdzēs. Laura, saku lielu paldies, ka atradāt laiku šorīt pievienoties mums 5LV studijā. Man liekas, šis bija ļoti, ļoti interesanti un vērtīgi. Čau, mamīt, būs pēc nedēļas jau atpakaļ. Laura, lai lielska diena. Uz redzēšanos. Tu klausies 5LV.